Čau visiem! Tagad internetā ir populārs trends 100 kārtas ar nagulāku, 100 kārtas ar skropstušu, 100 kārtas ar lubkrāsu. Un es gribēju iztaisīt kaut ko, kas būtu tuvāk manai sirdī, 100 kārtas ar uzvaces zīmolu. Un tas jau ir izdarīts apmēram kāds 1000 reizes. Fantastiski! Vienalga. Es tikai filmēju šo video, jo es jau esmu šeit apsēdusies un es esmu noņēmis nost manas uzvaces. Un šis ir iemesls, kāpēc es lietoju uzvaces zīmolu. Kamerā neizstāsta tik slikti, viņas izstāsta redzamas, bet dzīvē viņas ir apmēram bija meklējot Nemo, bija meklējot Dori, tagad būs meklējot Lauras uzvaces. Jūs sakat, viņu nav. Šis aizņems man like actually 5 stundas, kāpēc es savu to nodevu, bet uz priekšu. Tas ir tik grūti redzēt kamerā, ko dari. Un vajadzētu paņemt spoguli, bet es negribu. Jo tam man būtu jāiedz manu... Fuck! Jūs tagad redzēsiet aizkadrus arī, kas notiek aizmugurē, tā kā wow! Viņas pat neizstāsta labi, bet es esmu padevusies, man būs jātaisa 100 kārtas ar šito sūdu, un es nezīmēšu visu rūpīgi. Bet man nav tik daudz brīvā laika. Un tagad es lieku savu nikas zīmolu nost, jo es netērēšu savu nikas zīmolu 100 kārtām. Es neesmu viena no Kardashianām, es atvainojos. Es neiebilstu, bet man nav. Tāpēc eiro komplekts no AliExpress. Es atceros, ka man viens komentāros rakstīja, ka ķipan ir lēta kosmētika, un tāpēc es uzskatu, ka man jāpaskaidro, ka es parasti neizmantoju šo, jo cilvēki jūs man apbežot, ka man lēta kosmētika, man tāds, nē, es tikai video izmantoju lētu, jo man žēl izstādi. What you say, oh, that you only meant well. Otrā kārta. Lika 5 kārtas uzvaces zīmols, un vēl joprojām kādu izstāst vienkārši kā man uzvaces izstāst ikdienā. Un vajag tikai vēl 95. 10 kārtas. Man ir visa krīte ar uzvaces zīmoli. Man liekas, ka tagad ir 20 kārtas, vispēc tik es izskaitīju, bet mans līdz paradums aizmirst skaitīt. Tā kā varētu būt arī vairāk. Ja kāds grib izskaitīt līdzi, kad es pātrinu, cik man ir kārtas, droši. Vienā gadījumā šeit jau kļūst karsti. Necenšos uzzīmēt smuku formu, es esmu padevusies, tā kā es neprasīšu, kas notiek ar šito uzvaci. 34. kārtā man šī uzvace kļūst lēnām par apli, un šī ir kvadrāts, es nezinu. 50 kārtas. No tālums actually izskatās pēc manas galvas tīri normāli, kas ir skumji. Bet to man negluži. Es tagad izstos pēc sievietes vārdā Svetlana, un es strādāju par frizieri. Sapsīt, nav joks, vienreiz es gāju uz frizētavu, kaut kā ļoti šeitīgi. Un tur meitenē bija laideri uzlīmēts uzvads, un pirms viņi man sāka, viņi paņēma kosmētikas noņēmēru un noņēma šitādu laideri savus uzvads. Tas, ka viņi noņēma uzvads, tas bija tāds, oh, I'm ready for this shit, I'm already taking off my eyebrows. Jā? Čau, mama. Manai mammai bija kauns, ka viņa dzentēja šo. Man tikko kamera izslēdzās, tāpēc atkal aizmirst, kur es biju. God damn it, Laura! Pieņemsim, ka 67. Deviņdesmit. Pēdējie 10. Simtā kārta uzvacu zīmuļa. Es
Es arī nezinu, kas šeit notiek, bet es varu pateikt to, ka... Jā, kāpēc man apuiša? Es izstos pēc suņā. 100 kārtas uzot zīmeni. Paldies, ka skatieties manu ikdienas make-up rutīnu. Ja jūs vēlaties vēl šādas manu ikdienas make-up rutīnas pamācības, tad spiežat like. Un, ja jūs vēlaties redzēt vairāk mans video, spiežat subscribe. Atā!